Piektdienas market updates, lecam iekšā. Pēc 119 dienām šodien tika atbrīvots Binance dibinātais CZ, un viņu atbrīvoja pirmstermiņā. Viņš tika arestēts dēļ KYC neieviešanu. BlackRock šī nedēļā ir iegādājies vairāk bitcoina nekā viss kopējais ETF ir pārdevis pēdējās 3 nedēļās. Baiļu un alkatības indeks šodien pakāpās virs 50. Etna sadarbībā ar BlackRock plāno izlaist jaunu stablecoinu. 2 triljonu ASV dolāru Melon banka saņem SEC apstiprinājumu piedāvāt kriptovalūtas glabāšanas pakalpojumus. Liela diena Amerikas ETF-os. Bitcoinam liels inflows, kas bija 365,7 miljoni. Ethereums vakar gan ar nelielu mīnuszīmi, kas bija 0,1 miljons. Ķīna paziņo par stimulu, kas ir 140 miljardi dolāru, kā arī kārtējo likmju samazināšanu, kā iespaidā radīja lielāko iknedēļas kāpumu kopš 2008. gada. Viss, kas tev jādara, ir dodies uz profila aprakst linku, spied uz linka un pievienojies manai Telegram grupai. Tur viss un ap par kriptovalūtu.